Es nāku no daudzbērnu ģimenes, un maniem vecākiem mēs bijām ļoti daudzi bērni, 12. Bērnību pavadīju Cēsu rajonā, līdz kļuvu pieaugusi. Un tad es sapratu, ka jāsāk meklēt savas dzīves gaitas. Man Masaloca ļoti iepatikās no pirmā acu skatiena. Un tad es, lai Dievu es nepazinu, bet es tomēr biju lūkšanās, lai man viss izdodās palikt Masalocā, sākt darba gaitas. Un tad man Masalocā nāca klāt cilvēki un sāka uzrunāt par Dievu, vai es pazīstu Dievu. Es teicu, īsti jau es dzirdējusi biju, bet tā īsti es nepazinu Dievu. Jo man Dievs likās, kas tad ir Dievs? Tas man nenāca neprātā, ka viņš var spēt palīdzēt un būt līdzās. Katrā solī izrādās. Un tad, kad man jau bija 4 bērniņi piedzimuši, sāku palēnām apmeklēt dažādas draudzītes, jo mani aicināja gan uz vienu draudzīti, gan uz otru draudzīti. Es sāku apmeklēt un es sāku saprast, ka Dievs tomēr spēja būt līdzās, jo man arī bija ļoti grūti brīži savās ģimenēs, jo ar bērniem bija jātiek vairāk vai mazāk vienai pašai, bet Dievs bija varens, kurš man palīdzēja to visu sarūpēt un aprūpēt bērnus un iet uz darbu, lai bērniem būtu viss labi. Jā, ar bērnu tēvu man gāja ļoti grūti. Viņam tomēr bija draugi un alkohols svarīgākais. Viņš Dievu nepazina, tad viņš ar draugiem arī sāka mani tā kā apsmiet, bet es nemetu cerības malā. Un tad pienāca brīdis, kad bērnu tēvs darīja pāri meitai līdz brīdim, kad mēs dabījām iet katrs savu ceļu, jo tas bija tikai un vienīgi Dieva žēlastība, kurai es gāju cauri ar viņa klātbūtni un viņa ticībā. Kad es varu būt stipra, es varu iet uz priekšu un nepagurt. Es arī strādāju pa nakti. Tur es biju viena pati, gotiņas un es, un 3. Dievs. Vienā jaukā brīdī sanāca tā, ka man pārņēma bailes. Kāpēc? Tāpēc, ka manai draudzenei vīrs nošāvās. Un tad man tādas bailes radās, bet uz darbu jāiet, nauda jāpelna, bērni jāuztur, pašai arī vajag šo tā. Es sāku pievērsties lūgt Dievam, ko darīt, un viņš man devā mājienu mūziku klausīties. Un tad es visu nakti turēju kabatā telefonu, un man skanēja mūzika, visādas kristīgas dziesmas, kurām es arī pati biju iemācījusies dziedāt līdzi. Un es turpināju strādāt fermā pa nakti, un es biju līdz to vairāk bērniem kopā. Un tad man lielā meita sāka sūdzēties, ka viņai sāp kājas, un tad es tā nodomāju, pusaudze. Varbūt, ka viņai vitamīnu trūkst vai negrib iet uz skolu. Tad vērsāmies pie ģimenes ārsta. Un ģimenes ārsta viņai arī to paši tā kā teica, vitamīnu trūkums, jo viņai strauji augoša meitene. Tad mēs arī bijām lūkšanās par Amandu, kurai bija tās sāpes neciešamas. Man sazvanīja ģimenes ārsts un teica, lai es atnāku šurp. Es atnācu un tevī man pateica, diemžēl te kaut kas nelāks izskatās tā kā audzējs ir. Tad es gāju mājās un domāju, kā lai Amandai pasaka. Es nevarēju viņai pateikt, un es raudu, un man tās asaras birsta kā pupas. Mēs gadu nodzīvojām pa slimnīcu, ārstējoties, bet tad jau man Dievs devā ļoti lielu mieru, savu mīlestību viņš man deva, jo es arī devu savu mīlestību caur Dievu citiem, jo es atļāvu braukt draugiem, palīdzēt atļāvu. Un tā koncīlijās pateica, ka diemžēl neko mēs nevaram darīt, bet mums ticība tāda nebija. Mēs ar prieku braucām mājās un nodomājām, tā jau nebūs, mēs tomēr dzīvosim. Cerība mums bija liela, bet Dievam bija citi plāni. Un te pēkšņi iezagās Covid laiks. Tad sākās mums jautrības ar to, kad visi mājās man uztraukums, bet Dievam tas nebija uztraukums. Tas bija Dieva plāns,
lai mēs varētu visa ģimene atvadīties no meitas lielās. Es viņai stāstīju, ka mani aicināja uz slimnīcu strādāt. Es viņai pateicu, ka nē, labāk nē. Un Amandiņa teica, mamma, tu jau vari iet, tu jau māki ar cilvēkiem. Es teicu, nē. Es teicu, es tevi nepametīšu, tev neatstāšu, es būšu ar tevi kopā. Un tad, kad meitiņa nomira, tad es negāju strādāt, jo baidījos. Es nesapratu īsti, ko Dievs vēlas no maniem. Viņš man padeva ceļu tādu, kādu viņš grib, iet uz slimnīcu strādāt. Un es 2021. gadā 1. maijā sāku strādāt slimnīcā par aprūpētāju. Man ir ļoti liela Dieva svētība dot citiem to svētību un parunāties un dot to mieru un mīlestību viņiem. Jā, man ticība ļoti palīdz, jo es ticu, ka Dievs var palīdzēt man, un caur maniem es varu pieiet pie katra cilvēka un dalīties viņu sāpēs. Un gan bēdās, gan priekos es varu dalīties. Arī nebaidos runāt, kad es eju baznīcā, un es arī viņus aicinu būt līdzās ar Dievu, ka Dievs tomēr nav nekāds tāds, ka nevar neko palīdzēt. Ja ir mūsu ticība, tad viņa spēks mūsos rodās. Ja viņiem sāp, tu pieeji ar smaidu, tu samīļo viņus. Viņi arī atplauks, viņi nomierinās un viņi saprot, ka bēdās neko neizdarīs. Tas ir tas prieks, ko Dievs man dod. Ir arī cilvēki, ar kuriem varu jokoties, bet tajā pašā laikā ir brīži, kad tas cilvēks negrib, lai jokojās, lai tā kā nopietnāk. Bet tajā pašā laikā, ja viņi ir kļuvuši tādi nopietnāki, tas redzams, ka viņiem sāp, ka es viņus iztaujāju, par ko tev sāp, izrunāsimies. Es saku, neturēsim iekšā neko. Jā, viņi dalās savās sāpēs, jo viņiem tās sāpes ir dažādas. Ir, kas man izstāsta savus dzīves stāstus. Un ļoti sāpīgus dzīves stāstus ir, kas izstāsta, bet to tikai es uzklausu un Dievs uzklausīja. Un tad viņi arī grēksūdzē izsūdz visu, kas viņiem ir bijis sāpīgs un ko viņi nav varējuši piedot kādam. Tā kā viņi to visu ir izsūdzējuši, tad viņiem nāk skaidrs prāts, kad vajadzētu piedot. Un tad arī tāds mierīgāks prāts, un tu vari mierīgāk dzīvot līdz mūža galam. Pamēģini priecāties un saskatīt to labo. Tā ir tā ietekme, ka tu saskati to labo, ka tev Dievs mīl, un viņš var tev pacelt uz augšu.